Attaisnošana ieņem vietu. Šī ir tā sezona. Šis gads būs ļoti smags narcisiem, jo viņu laiks ir galā. Tas, kas notiek tagad, gudrība ir dota, un daudzi atmostas par to, kas ir narcisms un izmantošana. Tāpēc daudzi narcisi trīc un dreb, jo tas, kas darīts slepeni, mocīšana, spīdzināšana, kam lika iet cauri, tagad tiks publiskota. Globāls sabrukums, kas pienākas tiem, kas izraisa narcistisku izmantošanu. Jēzus ir patiesība, gaisma un ceļš. Dievs pieļaus patiesībai nākt ārā. Noteiktie gadījumi, notikumi, kas bija tavā dzīvē, lietām, kam bija jāiet cauri pagātnē, un Dievs lietos cilvēkus, kas dod gaismu šīm lietām. Daudzi cilvēki, ko Dievs lietos, būs cilvēki, kas pavadīs narcisu, un arī, kas piedzīvoja tādas pašas mokas, spīdzināšanu, izmantošanu, kam gāja cauri. Arī būs cilvēki, kas pravietiski redzēs, kas ir šie cilvēki, ko ir izdarījuši, kad to izdarīja, un Dievs viņiem dos instrukcijas runāt, lai dotu informāciju tiem, kas atstāti tumsā. Šie cilvēki, kas rīkojas caur Jezebelas, Leviatāna un Delilas garu, tas ir kategorijā narcistiska izmantošana, varmācība. Patiesība nāks ārā un būs attaisnošana. Tas šokēs daudzus cilvēkus. Cilvēkus, kurus atklās, tu pat nedomāji, ka tie dara tādas lietas aiz slēgtām durvīm. Dievs attaisnos savus cilvēkus. Lūkas 12, 2-3. Bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā, un ko jūs ausīs esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Attaisnošana būs publiska. Daudzi no jums bijāt pazemīgi dēļ šiem cilvēkiem, ko šie cilvēki izdarīja aiz slēgtām durvīm, bet iznākums par to, ko izdarīja, pazemoja tevi publiski. Publiska atjaunošana, atklāšana pret šiem cilvēkiem par to, kam lika iet cauri.